Man atnāca jauna iekārta, es baigi gribu to parādīt. Ilgi gaidījām. Re, kas man ir? Tikko atnāca pa taisno no Francijas nezāļu deglis. Risina viena liela problēma. Tā, kad tu trimmerē zāli, viens ir troksni, un otrs ir tas, kad mazie akmentiņi var izsist mašīnām stiklu. Nav jau mērķis to nezāli nodedzināt tā, ka viņa aiziet ar liesmām. Viņai jāsasniedz vairāk kā 80 grādi iekšienē, un tad beidzās fotosintēzes process, nākamā dienā viņa nokautus. Un viss, ko tu dari, vienkārši noslaukt nost. Tu zini, kā ir? Viņš īstenībā diezgan ekonomisks ir. Viņš patērē 96% gaisa un tikai 4% gāzes. Tā kā tas lielais deglis mums ir uz diezgan ilgu laiku. Baigi labs risinājums. Un nav troksnis. No rīta, kad visi vēl guļ, tu ar savu trimmeri pamodini visu māju. Un tā tu dzirdi daudz, ko par tevi domā. Ja negribās ratiņus, ir ļoti ērta kombinācija tāda, ka te ieliek mazāk gāzes balonu, un tu esi pilnībā mobils. Tu vari iet pēc savas kafijas, strādāt un dedzināt ar vienu roku. Tā kā ļoti ērts komplekts. Regulējams ir 18 vietās. Šeit ir pat gaisa iespiežams iekšā tā, lai tev muguras supports ir kolēģi, kas ir strādājuši visu dienu, vispār pat nesūdzās. Labi izstāst, ne? Šķēmbas ceļa dabūt ārā nezāles. Ar trimmeru to nevar, ar ķīmiju nevajag to darīt. Vienīgais, kas ir ar degli, vai ir jaunu šķembērtu virsū, kas ir dārgi. Bet ar degli nekas nelido pa gaisu, nevienam netraucē un nezāles neaug. Tā kā ļoti labs risinājums. Ja tev arī vajadzīgs šis risinājums tavai lielajai teritorijai, apsaimniekošanai, droši sazinies ar mums.